Re! Viss ēters ir te! Režisore Ināra Kolmana no savas jaunās pilnmetrāžas spēlfilmas Bille epizodēm šovasar uzfilmējis jau vairāk nekā 2/3. Tā būs filma visai ģimenei pēc Vizmas Belševiča šāda paša nosaukuma darba motīvēm. Tas ir daļai autobiogrāfisks romāns par bērnību un bērnu pasauli 30. gadu pirmskara Latvijā. Filma pirmizrāde piedzīvos mūsu valsts 100-gadē, un viena no epizodēm top arī Pastariņa muzejā. Rakstnieka Ernesta Birznieka Upīša dzimtajā pusē filmēšanu vēroja kolēģe Ilze Strenga. Ņemti, ja mēs nosēdinām viņus blakām. Šodien mēs filmēsim ļoti skaistu epizodi, kura neaizņems ļoti lielu vietu filmā, bet ļoti nozīmīgi. Tāpat laikā tas ir Billes vecāku un Billes atbraukšana pie vectēva uz laukiem, stingrā Billes tēva. Autentisko Pastariņa muzeja vidi režisore Ināra Kolmana izvēlējās savas topošās spēlfilmas Bille vienai no epizodēm. Te ir sajūta, ka laiks apstājies 30. gadu Latvijā. Rakstnieces Vizmas Belševicas bērnībā. Kino vienmēr dod iespēju satikties ar dažādiem interesantiem cilvēkiem ārpus Rīgas. Šī ir viena no tām vietām. Mēs esam Pastariņa muzejā, kas ir Ernesta Birznieka Upīša dzimtās mājas. Viņas gan ir, protams, nedaudz laika gaitā nobīdījušās no savas īstās atrašanās vietas, bet fantastiskās saimnieces, un šādas vietas ir jāapmeklē, mīļie draugi, jo viņas turas tikai uz šo saimnieču neizsīkstošo entuziasmu. Man vienmēr ir patikuši stāsti par tādiem izdzīvotājiem. Un varbūt Bille nebūtu pārvērtusies par Vizmu Belševicu, ja tā viņas bērnība nebūtu bijusi tāda, kāda viņa bija. Ar diezgan lielu pieticību, ar mātes un tēva tādu diezgan skaudro sadzīvi. Un tas meitēns gribi meklēja sev kaut kādu iekšējo patvērumu. Režisore Ināra Kolmana galveno varoņu tēlus mazo meiteni Billi, kur atveido Rūta Kronberga, viņas paskarubo māti, kur atveido aktrise Elīna Māne, un atraktīvo tēvu ar vēlnišķīgo dzīves dzirksti sajūtos jau filmas Ieceres laikā. Mēs cenšamies krietni izbēgt arī no tādas poetizēšanas. Jā, tas, ko mums daba un dzīve piedāvā, tā ir viena lieta, bet man ir ļoti svarīgi arī vēl pašas Vizmas Belševicas ceļa vārdi, jā, jo par tādām sasaldinātām lietām viņi droši vien pasmietos, un mēs arī ļoti cenšamies no tā izbēgt. Jā. Tāpēc arī mēs akcentējam, ka tā nav bērnu filma, tā ir filma par bērnību. Jā. Filmas scenārija autori ir Evits Sniedze un Arvis Kolmanis, operators Juģis Kvins, māksliniece Ieva Romano, kostīma māksliniece Ieva Peja. Man vienmēr ir gribējies kaut ko tā kā tagad gan vēsturiski ir cits laiks, gan arī kaut kur ārpus Rīgas zaļumos, un tā visa komanda, kā katrs kā skudriņa, dara savu darbu. Brīnišķīgi to vērot. Paceļošana vēsturē man vienmēr ir patikusi. Spēlfilmas Bille pirmizrāde būs Latvijas 100-gadē. Ilze Strenga, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.